Sveicināti visiem, kas mūs klausās audio un kas mūs skatās video. Mūs var redzēt video, YouTube mūsu filmē. Tāpēc mēs vienmēr smuku saģērbamies. Domāju, nevienmēr. Tādā ziņā tā kā visām gaumēm. Jā, un visiem noskaņojumiem. Jā, visiem noskaņojumiem. Bet šis ir podcasts raidījums. Man sauc Lingeida. Man sauc Anastasija Laizāne. Jā, un šī ir kārtējā epizode, kur mēs runājam par kaut ko, kas ir tuvs un interesants LGBT plus kopienai un to atbalstītājiem, ne? Vai vispār sabiedrībai kopumā. Jā. Es tā kaut kā baigi tā ekstra pieteicu. Bet šis podcasts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Jau kuru epizodu nemāku iemācīties no galvas. Man šķiet, ka es zinu, bet es tik ļoti uztraucos, ka es aizmirsīšu, ka es tāpat pierakstu. Nē, man liekas, tev ļoti labi sanāk. Paldies! Jā. Paldies, kolēģi! Bet mēs neesam divi tā. Jā. Jo, lai gan mēs arī esam no Rīgas Praida komandas organizatoru, mēs tomēr izdomājām, ka mēs paicināsim vēl kādu, lai mēs varam būt tā kā, mēs uzdodam jautājumus, lai atkartīties no atbildības savā ziņā, jā? Un uzvelt atbildību arī. Uz vēl kādas galvas. Jā, uz vēl kādas galvas. Un tās galvas un arī pārējais ķermenis strādās. Kristīnai Garinai. Čau, Sveicināt. Un Herta Ceriņa. Čau, Herta. Čau. Jā, jūs arī esat Praida komandā, vai ne? Jau kādu tādas baumas klīst. Jā, tu esi, Kristīna ir, kā to sauc latviski? Līdzkrēsls. Voda. Līdzkrēsls. Līdzvoda, vai ne? Un Harta, kas esi tu Praida komandā? Es vienkārši visu kaut ko daru. Lieli? Jā. Nav viens kaut kāds nosaukums, ko es daru. Es pārsvarā esmu backstage, koncertdienā. Jā. Šogad esmu ļoti daudz ko daru. Ar katru gadu tas atbildīs. Paliek garāks un garāks. Jā. Kā tu par to jūties? Ļoti labi. Man patīk, cik jūs, jā. Bet mēs vispār runāsim par Praidu, jo Praids jau tūlīt notiek, jā. Tūlīt atkarīgs no tā, protams, ka cilvēks skatās un klausās, bet šobrīd... Tad arvien vairāk tūlītēji tāda. Vai tūlītēji, vai jau pagājušāji. Jā. Bet cerams, ka dzirdēs pirms, bet Praids ir pavisam drīz. Viņš burtiski jau klauvē kaut kur pie durvīm. Šogad. Jā, un tātad varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz, kas ir, cik ilgi mums būs, kas mums būs, vai būs tikai Praida gājiens, vai būs vēl kaut kas, kad sākas, kad mums sākt uztraukties, satraukties, priecīgi? Uztraukties vajag jau tagad. Vienmēr. Jā, patīkam uztraukties. Es ļoti patīkam tagad uztraucos, parasti es aiz kadra sēžu, tagad es tā kā ļoti nozīmīgi un slaveni jūtos kā uz skatavas. Bet jā, ir jāsāk jau tagad gatavoties, uztraukties patīkam par to, ka Praids nāk. Un mums jau ir kaut kādi iesildošie pasākumi bijuši. Bet, protams, kā vienmēr, viss galvenais mums sāksies 1. jūnijā, kas ir arī pirmā diena, kad sākas Praida mēnesis šajā vismaz pasaules pusē. Un tad līdz pat 13. jūnijam katru dienu būs ļoti daudz ko darīt. Katru dienu viss kaut kur Rīgā. Tā kā... Sekot līdz programmai, patīkam satraukties un ar 1. jūniju ieplānot katru vakaru un katru dienu kaut kādu Praida pasākumu vismaz, to es ieteiktu. Un gājiens, protams, centrālais pasākums un noslēdzošais pasākums arī, kas ir sestdien 13. jūnijā, bet tas nebūtu nav vienīgais. Jā. Jā, es piekrītu, jā. Jā, es sāku domāt par tiem pasākumiem, visu to, kas notiks. Jā. Bet kā jums pašām ir sajūta, ka viss ir jau gatavs vai vēl kaut kas? Kāda vispār ir tā pirms Praida sajūta? Tā kā tā Rīga, kas nekad nebūs gatava, tieši tāpat ir ar Praidu. Tas, protams, ka ir gatavs kaut kādā tā pamatā, bet vienmēr kaut kas ir vēl, kas ir jāizdara. Tā kā, šis tāds patīkams atslodzes brīdis ar jums parunāt. Herta, cik augsts ir tavs panikas līmenis? Ar katru dienu paliek ar vien vairāk. Nopaks jau aizmazinās, jau emocionāls. Bet galvenais, ka mums šogad ir esplanāda. Mums nav vērmazdārs. Tas uzreiz pirmajās 5 minūtēs nometam šo bumbu. Bet ļoti labi. Tādas baumas klīda, pilsētā runā. Bet tad šogad nebūs viss mēnesis, ja? Nē, 2 nedēļas no 1. līdz 13. Ko tik maz? Jā, kas ir slinkums?
Kas notika? Pastāstiet. Nu, kaut kādam balansam jābūt dzīvē. Nākamgad būs Baltijas praids Rīgā, un tad varēsim maukt 2 mēnešus. Pagājuši gadu bija mēnesis, tagad kaut kāda tāda mazāka pauzīte jāpietur. 2 mēnešus plānojas. Es nesolu, bet redzēsim. Ļoti labi. Bet, reku Baltijas praids, daudz praidi. Jūs esat organizējuši jau vairākus, vai ne? Vai varbūt varat nedaudz pastāstīt, cik ilgi jau, cik daudz, ja Kristīna vispār var saskaitīt, un kāpēc vispār jūs sākāt un kāpēc jūs turpināt? Kādi vēji jūs atpūtuši uz praidu? Ziemeļaustrumi. Tie jau tie rietumi. Rietumu vēji. Es varu sākt. Es neatceros gadu, man liekas, bija 4-5 gadus atpakaļ sākā brīvprātīgā. Un tad nākamajā gadā man jau paaicinājis komandu. Arī brīvprātīgi. Arī brīvprātīgi piespēt kārtā. Bet esmu, komandā. Pirmā gadā es biju brīvprātīgais. Jebkurš brīvprātīgais var tikt uz komandu, ja parāda sev un parāda to, ka vēlas darboties un ir gatavs darīt. Bet kāda tur ir tā atšķirība? Jo pēc būtības, cik man ir zināms, tad viss praids ir balstīts uz brīvprātības principa, bet kāda tad ir atšķirība starp to, ko mēs saprotam ar brīvprātīgo un ar komandu? Komandā tu vairāk izproti to procesu, kā tas notiek. Jo brīvprātīgais tev ir sagatavots, visu tu atnāc, tu izdari to savu darbiņu, kas tev vajadzīgs tajā dienā vai tajā pasākumā. Un tu jau neredzīsi to aizmuguri visu. Tu redzi, ka visi kaut ko, es atceros, pirmajā gadā es redzu, ka visi kaut ko datoros dara, visi kaut ko pierakst, visi kaut kur steidzās. Visi ir tādi viegli manām noguruši jau. Un mēs visi atnākam un tāds, forši pasēžam, tā kā padarām savas lietas un tu dodies mājās, tu nejūti tik ļoti to slogu no tā viss, kas ir. Tu teiktu, ka jādara vairāk, bet tāpat brīvprātīgi, ja? Jā. Bet gandarījums varbūt ir lielāks. Jā, jo tu redzi, ka tas viss aug un arī brīvprātīgai paliek katru gadu vairāk. Tu redzi, ka tas, ko tu dari, tas ietekmē visu pārējo. Jo, ja mēs nedarītu, tad loģiski arī tie brīvprātīgie nenāktu un nedarītu, nepalīdzētu. Mums brīvprātīgie jau neko nevar izdarīt vairs. Un kāds bija tavs pirmais gads komandā? Kādi bija tavi secinājumi, atklāsmes un visādi citādi? Godīgi var teikt. Godīgi. Nekas nebūs. Neviens neklausās, ja godīgi var teikt. Nebūs tā, ka man rīt durvis vairs neatvērs šeit neviens. Vai to nav atslēga? Nav. Tā kā vēl jau, bet es ļoti spilgti vairs neatceros. Tas jau bija kādu laiku atpakaļ. Bet es atceros, ka es ļoti daudz darīju, visu kaut kur iesaistījos, centos pēc iespējas vairāk kaut ko darīt, kur varēju palīdzēt. Un, neatnāktu vienkārši sēdēt. Man ir pieteikusies tikai uz turienes, vienkārši atnāku, pasēžu, izdaru to savu darbu un aizēju mājās. Tu centies visu kaut ko, kur tik var pielikt roku, un tas jau palīdz tai visā procesā. Ja atnāk un tikai atsēž, tas jau, it kā ir labi, kad ir arī cilvēks, kas atnāk uz to visu, bet ja tu neiesaisties tajā, tu necenties vairāk sevi ieguldīt, tur arī vairāk nekas arī nebūs. Tā, ka spriežot pēc tā, ka tu esi praidu komandā jau kādu laiku, tad jau patīk. Laikam jau. Ievelk tā, ka netiek ārā. Kristīna, kā ar tevi? Mani ievilka. Burtiski? Fiziski? Un es vairs netieku, nē, fiziski nē. Un es vairs netieku ārā. Jā, bet... Vēlmi tikt ārā, jā? Vai nav vēl? Katru gadu ir vēlme tikt ārā, bet galvenokārt tāpēc, lai nokļūtu tajā nākamajā gadā un sākt organizēt nākamo praidu. Tā ir tā vēlme vienmēr tikt ārā no šī un tad sākt visu no sākuma. Bet jā, es iesaistījos 2005. gadā, 2006. gadā bija pirmais praids, ko es organizēju. Tā kā ir kāds laiciņš pagājis, jā. Kādi 20 gadi? Kādi 20 gadi. Un tu teiktu, un tad cauri gadiem, 20 gadi, tu esi skaitījis, cik praidus tu esi norganizējis? Es neesmu skaitījis, nē. Gan jau katru gadu nebija, jo mums bija kaut kāds laiks, kad mēs organizējām katrus 3 gadus tikai praidu, jo bija Baltijas praids, un tad mēs ņēmām kaut kādu drusku pauzi tos 2 gadus pa vidu, bet tie bija tikai daži gadi, tā kā, bet neskaitīsim, tas nav tik svarīgi, bet 20 gadi pagājuši, jā, un ievelk šis process ļoti aizraujošs, interesants un visu laiku kaut kas mainās. Nav tā, ka es esmu 20 gadus darījis vienu un to pašu. Tev kaut kādas lomas mainījās?
Nē, bet tāpat tu dari visu laiku kaut kā savādāk visu. Jā. Tas nav nekad garlaicīgi. Varbūt tāpēc ievelk. Jā, ļoti labi viss mainās. Tu, Anastasija? Nē, es tieši tev gribēju jautāt. Es pirmā kāds ir pajautāju. Kāds ir mans stāsts? Patiesībā es Rīgā neesmu bijusi kā dalībnieks Praidā. Nekad. Mans stāsts ar Rīgas Praidu ir sācies ar to, ka es iegāju organizatoros. Un es uzorganizēju 1 pasākumu, 2 pasākumus, un tagad par 50 pasākumiem kaut kādā ziņā. Jā. Tā kā... Es nezinu, man šķiet, ka viss ir mana kaut kāda tā motivācija, un viss pārējais ir par to, ka man ļoti gribās, lai foršas lietas notiek, man gribās vēl vairāk nefiziski ievelkt citus cilvēkus tajā procesā iekšā, jo man liekas arī, ja tu sadali uz galviņām to visu darbu, kas ir jāizdara, tas ir mazliet vieglāk paceļams visiem kopā, un tas kļūst daudzpusīgāk un visādi citādi. Un, jā, tajā laikā man bija jau gatavi pasākumi, kurus es zināju, kā organizēt. Pēc tam pievienojās pasākumi, kurus es nezināju, kā organizēt. Un tad es iesaistījos vairāk, un tad te nu mēs esam. Bet jā, es nekad neesmu bijusi Rīgas Praidā vienkārši kā dalībnieks. Tāpēc, ka ir tāds teiciens mīzu čībā. Un pirmie cilvēki, kas tā kā manā vietā gāja, mani draugi, ja es nebiju gatava. Un pēc tam es organizēju, bet reģistrēju biedrību. Jā, kaut kā es pavisam no cita gala, man liekas, tajā iegāju. Bet varbūt arī labi, ka tā. Un kāds ir tavs stāsts? Es tev domāju, man kaut kas sajūgs, bet man šķiet, ka 2018. gadā laikam. Nē, nevar būt. Senāk. Stipri senāk. 15. gadā točna. Jā, 15. gadā točna. Bet es atceros, ka es biju gāju Praidā kā dalībnieks, un bija ļoti forši, man ļoti patika. Es neatceros, vai tas bija pirms mozīkas vai pēc mozīkas, kad es pievienojos mozīkai, bet tad nākamreiz jau arī es piedalījos Praida organizēšanā. Pilnīgi absolūti neko nesapratu. Kaspars man teica, kas man jādara, es tā kā darīju kaut ko, nevaru saprast, vai es daru pareizi. Nākamgad ļoti līdzīgi. Un tad es vēl joprojām neko nesaprotu. Man ļoti patīk šī tēma, ka neviens neko nesaprot, bet neviens jau neko nesaprot. Un mēs arī neko nesapratām, jo, kad tu sāki, tu jau mācījies, nebija tā, ka bija kaut kāda skola, kā organizē Praidu. Protams, ir kaut kāda kopīga, tad vispārējā pasākuma organizēšana, bet arī tas nav tā, ka tu 2000. gada sākumā tev tur ļoti mācīja, kā kaut ko uzorganizēt, kā regulēt kaut kādu pūli, tas viss, to visu mēs kaut kā arī paši mācījāmies, un ir tā, ka vēl aizvien ir kaut kādi pasākumi, kur tu varbūt ne uzreiz saproti, kas jādara, bet tad tu tajā procesā kaut kā izēji tam cauri. Bet tā ir, tēma, katrs, kas ir pievienojies, es nezinu, ko es vispār daru, bet izdari, un tad tu ar šo iemācies, un te ir pasākuma organizatora aģentūras, skatieties uz šiem cilvēkiem. Viņi var vienkārši bez nekā izdarīt visu. Herta turēt čurikus. Man liekas, Praids ir tā, ka tu mācies darot. Nav nevienas grāmatas, kas tev izstāstīs, kāds ir jāorganizē, kā Kristīna teica, bet tu vienkārši iemācies procesā. Tāda neformālā izglītība, neformālā mācīšanās. Absolūti. Dzīvi arī nevar ielikt pēc tam. Nē, tagad Tu nevari visu aprakstīt, ielikt savā CV, tad tur sanāk. Pacēlu banneri vienu. Novācu tās barjeras. Jā. Meklēju lielo karogu. Jā. Radoši risinājumi to var vienā vārdā nosaukt. Tāpēc, ka man personīgi, tagad, gan tad, kad es nācu, gan tagad es skatos, kā dara cilvēku lietas. Man vienmēr šķiet, ka ir jau kaut kāds plāns un kaut kāda struktūra, kaut kādas iestrādes, gan jau ir vismaz viens cilvēks, kurš saprot kaut ko viņš dara un tā. Un tāpēc es nācu ar to domu. Un bija tā, ka cilvēki saprata, ko viņi dara, bet visu laiku ir tā sajūta, bet es jau nezinu, ko vajag, kam tad ir jābūt Praidā obligāti. Kas ir tās sastāvdaļas, kas ir nepieciešams. Ja? Tāpēc varbūt arī, kas jums šķiet, kas ir vajadzīgs labam Praidam, un lai viss labi sajietu kopā. Viss tādā. Nezinu. Kas jums darot, tas varbūt tehniskas lietas, obligāti vajag koncertu, vai obligāti vajag tik un tik cilvēks komandā, tādas varbūt praktiskas parastas lietas. Vajag piķi, cik daudz piķi vajag? Pārāk daudz jautājumu. Manā skatījumā tā būtībā nevajag neko, vajag. Praids ir
tāds tā kā tukšs skelets, ko pēc tam, tukša tāda forma, ko pēc tam kopiena piepilda ar to, ko vajag. Jo, pateikt, ka obligāti vajag kaut ko, manā skatījumā gājiens būtu tas, bez kā nevar nekad iztikt, bet arī tas, ir kaut kādas situācijas bijušas, kur tas nav bijis iespējams, vai kaut kādās pilsētās, kur tu nevari organizēt gājienu, tad to dara kaut kā savādāk, bet tev kā Pride organizatoram tas darbs ir piedāvāt to infrastruktūru, kurā var ielikt to saturu, to, kas tajā brīdī konkrētā pilsētā, konkrētā valstī, konkrētai kopienai, konkrētajā situācijā ir vajadzīgs. Un tad tev ir jādzird, jāklausās, jāatver tās iespējas, un tad jāpiepild to saturu. Un tu nekad nevar izdomāt, kas tieši ir tas, kas ir obligāti vajadzīgs, vai tieši šogad ir obligāti vajadzīgs tur, tieši koncerts, tieši konference, tieši tur kaut kāda diskusija par konkrētu tēmu. Tas veidojas daudz maz pats pēc tā, ko cilvēki grib redzēt un dzirdēt, un kas ir kopienai vajadzīgs tajā brīdī. Tāpēc tas ir tāds atvērts koncepts vienmēr. Un Prides vispār tāds ļoti, kādreiz liekas, ka viņam arī tāda ļoti plūstoša struktūra, jo tas var būt jebkas, kas tajā brīdī ir vajadzīgs, lai to kopienas redzamību pacelt. Un tās var būt ļoti dažādas crazy lietas. Tu vari kādu piemēru pateikt, kad ir bijis kaut kas neordinārs? Tāds, man liekas, ka lielākā daļa cilvēku domā, ka viss sapulcēs un iet. Vai ir bijis kaut kādi citi koncepti? Tas tādi ļoti privileģētās situācijās, jā, un tādās pilsētās tas tā ir, bet man viens no laikam labākiem piemēriem liekas Tbilisī, kad bija pirmais Prides, viens no pirmajiem, es nezinu, vai tieši tas bija pirmais, un tas jau bija diezgan sen. Un, protams, ka tas gājiens nebija iespējams, viņi mēģināja, viņiem nesanāca, un tad tajā rītā, kad viņi saprata, ka viņiem nesanāks tas gājiens, pāri pilsētai uz dronu vienkārši aizlidoja varavīksnes karogs liels, un ko redzēja visi, tas nebija gājiens, bet tā bija milzīga redzamība, un tas bija tas, ko tajā brīdī varēja izdarīt. Neviens nebija apdraudēts, jo tur nevienam nebija jāiet, tas jādara uz ielas, jo tur bija ļoti daudz arī riska faktoru, tur bija ziņas par to, ka varētu uzbrukt cilvēkiem, ja viņi mēģinās būt redzami. Bet tas karogs gaisā, kuru neviens nevarēja apturēt, bija ļoti labs piemērs tam, kā tu vari uztaisīt Praidu pilnīgi savādāk, panākt to redzamību, panākt to efektu, neapdraudēt nevienu un izdarīt to, ko tu gribēji izdarīt ļoti radošā veidā. Tas ir tikai viens piemērs, bet tādu ļoti daudz. Kīvā pirmo gadu pēc Krievijas iebrukuma bija Praids metro, jo nebija droši iet uz ielas, un viņi vienkārši sarīkoja braucienu ar metro ar šīm atpazīšanās zīmēm, kas bija arī ļoti, manuprāt, ļoti noderīgs veids, kā kaut kāda redzamība arī ļoti sarežģītos apstākļos tomēr panākt. Un to veidu ir ļoti daudz. Forši, ka Prides var būt jebkas savā ziņā, jā. Un visu gadu. Jā. Tāpēc tā mūsu privilēģija, ka mēs varam iziet uz ielas gājienā, ir diezgan svarīga, ka mēs to izmantojam. Jā. Harta, kas tev ir vajadzīgs labam Praidam? Ja tu skatītos kā apmeklētājs, varbūt. Es neesmu bijis nekad kā apmeklētājs. Es arī neesmu nekad gājienu nogājis kā apmeklētājs. Es vienmēr esmu vai nu kā brīvprātīgais, vai strādājis, kaut ko darījusi. Smējos, nekad neesmu nogājis visu gājienu. Vienmēr kaut kur ir nolīdz zēja. Nē, vienmēr ir vai nu... Nē, ir noskriets. Bet tad ir kāds 2-3 reizes uz liņķi, bet tas nav tā, ka tu vai viss lēnām. Ļoti forši, varbūt jūs vienīgā, kas ir noskrējis Praidu gājienu. Es domāju, ka nē. Mēs daudz esam noskrējuši. Ar visu pūļu kontroli un viss. Bet kopumā tāpat vai ir kaut kādas lietas, kas tev varbūt palika prātā, kur tev ir tāds, jā, šis ir kaut kas tāds, kas veido labu Praidu. Varbūt ne tikai gājienu, bet visu mēnesi, visu to laiku, kad kaut kas notiek. Man noteikti tas ir koncerts beigās ar māksliniekiem. Kad visi var nosvinēt, visi var atpūsties beigās. Un kad atzīmēt to, ka mums man liekas tas, ka viss ir izdevies, viss mēnesis, 2 nedēļas vai kā kuru gadu mums cik garš tas ir. Bet man liekas tas koncerts tāds saliedējošs visiem. Tas, man liekas, arī ir tāds labs jautājums, kas iespējams varbūt ir arī citiem cilvēkiem. Ko tu uztaisītu gājienu, kur 2 nedēļas esat tusējuši, priekš kam jums koncertu? Kāds, ņemot vērā, ka tu esi tas koncerta cilvēks. Vai varbūt visiem jautājums, kāpēc koncerts? Kāda tam ir, kaut kāda simboliska nozīme vai sajūtas ziņā? Es nezinu, vai simbols, bet man ļoti priecē redzēt, ka mums ir Latvijā mūziķi, kas ir gatavi piedalīties, kas ir gatavi, kad viņiem var kāds kaut ko pārmest.
ka var pēc tam būt visādas reakcijas. Bet, kad kas ir gatavi, viņiem ir tāds, mums ir principā vienalga uz to vispārējo. Mēs gribam, mēs piedalāmies. Tas ir tāds statements, ja? Jā, es esmu vairāk, man liekas, tieši arī pašu pirmo gadu un arī vēlāk. Mans uzdevums bija tos koncertus cilvēkus runāt. Un tad es esmu vairākus gadus prasījusi un tā kā lūgusi un visu kaut ko. Un es esmu ļoti dažādas atbildes dzirdējusi. Visādas, kur tu jūti, ka paprasi ne tikai paprasi naudu, bet paprasi vairāk nekā paprasītu citiem. Tad dažādi viedokļi, tad ir arī kaut kāds bailes. Jo dažreiz šaubu vienkārši uz visām valām un prasīju pilnīgi absolūti visiem. Mums arī viens koncerts bija tāds, kur varēja redzēt, ka es esmu ļoti knapi. Saknapinājis visādus cilvēkus. Bet ir visādi gadījies. Un tā. Tagad jau, protams, tā kā ir kaut kāds prāts pieslēdzies, bet tas ir par to, ka tu vienkārši dari. Jā. Bet ir arī mūziķi, kas ir gatavi, un viņi saka, runājot mūsu menedžeriem, un menedžeriem ir tāds, nē, viņi nepiedalīsies. Ka tipa mūziķi, jā, bet menedžeri saka, ka nē. Menedžers pasaka, nē. Tur ir sirds un bizness. Šitais taču būs jāizgriež un jāieliek Instagramā. Šitais pacels skatījumus. Nē, par to, ka mākslinieks saka jā, bet menedžeri saka nē. Jā, nezinu, man laikam tā, ka nav bijis. Man ir bijis tā, ka mākslinieks ļoti vēlas, bet menedžers mani audzina. Kā man vajadzētu prasīt, ko man vajadzētu darīt, kā vajadzētu pieiet šim māksliniekam un tā. Kas ir ok, kas ir, jā, labi, un tā. Jā, man ir bijis. Es redzu, ka Kristīna. teikt? Par māksliniekiem man nav ko teikt. Paldies visiem, kas ir piedalījušies un piedalās un piedalīsies. Man tas noslēguma pasākums liekas nozīmīgs, tāpēc, ka tas var nebūt koncerts, bet tam ir jābūt kaut kādam noslēgumam, kur cilvēki sanākuši kopā, jo es atšķirībā no jums esmu gājusi tajā praidā un arī citos praidos, un tad, kad tu ej praidā, tu praidu neredzi. Tu nekad neredzēsi, tu neredzi cilvēks, kas tev priekšā, tu neredzi cilvēks, kas tev aizmugurē, tu neredzi tās citas grupas. Tu esi tajā vienā posmā, tu redzi principā to, kas tev ir tikai tieši tev apkārt. Varbūt tu pēc tam kaut kādās ziņās vai bildēs to kopskatu redzēsi, bet tās kopības sajūtas, lai dabūtu to kopības sajūtu, tās tev tajā brīdī nav, jo tu neredzi, cik daudz ir to cilvēku. Tev tas atbalsts, kas tev tā kopība, kas tev nāk no tā pūļa, tu vēl viņu neredzi tad, kad tu ej. Bet tad, kad tu nokļūsi tai noslēguma punktā, kur tie cilvēki visi sanāk kopā, tad ir tā. Tad tu vari redzēt tos visus cilvēkus, satikt, redzēt gan tos plakātus, ko tu neredzēji, tās grupas, ko tu neredzēji, tās cilvēku grupas, kas gāja tur ar saviem kaut kādiem, vai tie ir uzņēmumi, vai tās citas organizācijas, vai tie ir visi tie dažādie karogi, kurus tu neredzēji, dažādi kopienas karogi un identitāšu karogi. Tad tu to visu redzi vienkops. Un tad tev rodas vismaz manā skatījumā, tad tev rodas tā kopības sajūta, tad, kad visi ir sanākuši tajā gala punktā. Forši. Tā ir, jā. Paldies, jo man liekas, tas bija tāds svarīgs jautājums, ko es esmu dzirdējis arī no citiem cilvēkiem. Un tā kā būtu pastaigājuši un būtu pieticis. Kādam pietiek, kādam nē. Bet... Jā, var jau iet mājās, jau nespiežu. Varbūt nevajag visiem to kopību, varbūt es kaut ko murgoju. Jā, varbūt kādam vajag ļoti vienatni. Kas arī ir ok. Jā. Viņa ļoti labi, liels balans. Rakstiet komentāros, kā tur ir, ja? Jā. Vai visās platformās. Jā, visās platformās rakstiet komentāros. Kā tur ir? Jā. Bet praids notiek, bet praids, kā mēs zinām, mūsdienās nekas nevar notikt bez finansēm. Jā. Kristīna jau rēcīgi. Tādi smiekliņi, jā, kuras, man liekas, nevarēs dzirdēt ierakstā. Un es domāju, ka man šķiet, ka rodas ir vien vairāk biežāk tāds priekšstats, ka kaut kur praids, man ir vairākas reizes esmu dzirdējis, ka apmēram praidu finansē valsts vēl, un ka tur vēl kaut kas un tā, un varbūt varat nedaudz vairāk pastāstīt, kur tu praids dabū naudu. Un kura valsts? Kura valsts? Es nezinu. Kaut kā, ka viss notiek, un ka ir naudiņa atlikta speciāli praidam, un tad to naudiņu arī tērē. Bet es personīgi neesmu pie naudas kastes. Bet cik es neslaukam ar banknotēm, asaras. Jā, tādā ziņā pie naudas kastes stāvēs, bet cik es zinu, man liekas, ka visu laiku viss ir tā kā, lūdzu, iedodiet pišķīgi kaut kam jālūdzās. Vai tā ir, vai arī? Jā, tā ir, protams, tā ir.
es nezinu, kura valsts, protams, ir pilsētas un ir valsts, kur gan pašvaldības budžets, gan varbūt kādreiz arī valsts budžets, bet galvenokārt pilsētas ļoti atbalsta Praidu un finansē. Tas nav tā pie mums. Bet tā ir vispār bieži praksa pasaulē? Tā ir diezgan bieži praksa, tur, kur Praids ir lielāks un drusku jau tāds populārāks, kas ienes arī turismu un ienes kaut kādas finanses, un tad pilsēta arī ieguldās Praidā un tai zīmolā, un lai viņu reklamētu un dabūtu vairāk cilvēku un uztaisītu to tā kā pilsētas svētkus, uz kuriem arī brauc un kas dod arī kaut kādu finansiālu labumu pilsētai, tāpēc arī pilsēta ieguldās. Bet tas nav vairākumā gadījumu. Vairākumā gadījumu ir tā kā mums, kad nekāda garantēta budžeta nav vispār, un tad, lai paturētu Praidu bez maksas, un kas ir ļoti svarīgi, lai lielākā daļa pasākumu būtu bez maksas. Tev var būt kaut kāda maksas pasākuma, kur ir kaut kādas vakara ballītes, vai tev ir kaut kādi speciāli koncerti vai uzstāšanās, bet lielākā daļa pasākumu ir pieejama visiem, un gājienam un noslēguma koncertam par to vispār nav jautājumu, viņam jābūt visiem pieejamam. Un tad tu domā, kā to apmaksāt, un tad, vai tie ir kaut kādi uzņēmumi, kas daļēji nosedz kaut kādas izmaksas. Valsts budžets pagaidām nav iesaistījies šajā, bet, tur grabinies pa kaktiem, tā teiksim. Es vēl varbūt gribētu piemest tās 5 kapeikas, ka arī pērkot Praida merču, tu atbalsti Praida tapšanu, un arī ziedojot, tu atbalsti Praida tapšanu. Tā kā ir varianti, man šķiet, jo viss maksā. Jo liekas, kur jūs sadarbojaties ar Kaņepi un ko tur vēl ne. Ko jums tur vajag? Tāpat vajag. Jā, jo, pilnīgi absolūti visi loģiski, kas iesaistās Praida rīkošanā, to dara brīvprātīgi, bet arī mākslinieki visi uzstājas brīvprātīgi. Bet ir, protams, ir lietas, kuras tu vienkārši saproti, ka nevar dabūt par brīvu. Vienkārši nav iespējams. Nezinu. Piemēram, toaletes. Piemēram, toaletes. Neviens tos nedos par brīvu. Un mēs esam paprasījuši, varbūt dod. Paprasīsim. Bet jā, varbūt var pastāstīt, kur tad tā naudiņa aiziet visi, jā? Vai tad... ņemot vērā, ka visi brīvprātīgi. Jā, tad brīvprātīgi darbs, viss mūsu komanda darbs ir brīvprātīgs, un ir arī, protams, liela brīvprātīgo komanda, bet arī organizātoru komanda ir brīvprātīga, un tās nav tās izmaksas, bet ir arī, protams, jāatbalsta brīvprātīgiem ir jāuzvelk tēkrakli, lai viņus var atpazīt, viņiem ir jāvelk vestes, kaut kāds atpazīšanās zīmes, viņiem ir uzvārds uz kakla, bēdži tie saucamie, viņiem ir arī jāpadzer ūdens, mums ir jānorobežo teritoriju, jo tas ir nepieciešams noslēguma pasākums, mums ir vajadzīga skaņa, mums ir vajadzīga skatuve, lai tas koncerts varētu notikt, mums ir vajadzīgas toaletes, jo tas ir obligāts arī publiskam pasākumam, kur nāk un pulcēs daudz cilvēku, un tas, protams, arī loģiski. Neatliekamai medicīniskai palīdzībai ir jādežūrē, ir jābūt apsardzei, ir jābūt, kam vēl mums tur ir jābūt. Tur ir jāieskan mūzika, ir jāmaksā par autortiesībām, par mūzikas licencēm, gan gājienam, gan noslēguma pasākumam, arī par to mūziku, kas skan gājienā, visu ir jāmaksā. Tā kā, savācās. Arī tikai tas gājiens un noslēguma pasākums kopā veido ļoti ievērojams izmaksu daļas. Anis droši vien vai vairāk pastāstīt par to, kāpēc arī Kaņeps, arī Praidnam pasākumi ir nepieciešams arī tiem kaut kāds budžets, jo arī tie mikrofoni, tā skaņa un tie cilvēki, kas to visu atbalsta, viņi arī nerodas no zila gaisa. Jā, viens, protams, ir tehniskais atbalsts, ko sniedz cilvēki, jo cilvēki grib dzirdēt un grib runāt mikrofonos un rādīt kaut ko uz ekrāna, un patiesībā arī runājot par Kaņepi, ir kaut kādas miljonas lietas, kas mums ir, kuras ir arī jāaizved no punkta A līdz punktam B, kas nozīmē arī izmaksas degvielai vai boltiem un visam pārējiem, bet vēl mums gribās arī, lai Kaņepi smukāk izskatās. Tas jau arī sastāda kaut kādu daļu no tā visa. Jā, šogad mēs to dabūsim par brīvu, jā. Daļu, jā. Jā, bet ļoti smuku daļu un potenciāli ļoti, redzēs, kā. Jā. Mums ir Praida sapulcs pēc tam. Jā, Praida. Bet šautauts bye-bye. Šautauts bye-bye. Paldies.
Un visiem patiesībā, kas atbalsta gan monetāri, gan ar labu domu un ar savu pasākumu un visādi citādi. Bet atskatoties uz visiem tiem pasākumiem, ir arī cilvēki, kas ir gatavi dot savu darbu par brīvu. Bet ir materiāli, piemēram, tēkrekli, krāsas, papīrs, flomasteri, jebkas, kas tur var būt. Un tad tur ir mēģinam domāt kaut kādus variantus. No tā, ka viss jau ir forši, bet viss arī maksā. Un lētāks, diemžēl, nekas nepaliek. Un mēs arī negribam iet tajā grāvī, kur ir, visi strādāsim šausmīgi daudz stundas, darīsim ārkārtīgi daudz darba un vēl ieguldīsim savus līdzekļus, bet tāpēc, ka vajag. Tā arī ne. Un mums arī kaut kā ir jādomā par kaut kādiem veidiem, kā mēs varam atbalstīt gan sevi, gan kopienu, gan citas organizācijas, gan drošību, gan visu. Jo tas tā, tad, kad tu atnāc vienkārši uz to ballīti vai uz kaut kādu pasākumu, tas viss izskatās, tas viss ir gatavs un atnācis viegli, bet varbūt tā līdz galam nav. No kurienes tā skatu parādījās? Jā. Samanifestēju. Nē, ļoti forši. Man liekas, ka būtu forši, ka cilvēki tā kā, ok, šis nav peļņas, varbūt var iedot kaut kādu atlaidi vai vēl kaut ko tādu un tā. Tas ir arī svarīgi. Tā kā, ja kāds klausās, kurš strādā, piemēram, kurā foršā uzņēmumā, kas grib iedot naudu, lūdzu uzrakstiet mums. Vai arī jūs ar savu uzņēmumu varat pieteikties kā grupa nākt gājienā? Tad arī un tad ir manuprāt, priekš uzņēmumu neliela simboliska arī maksa, bet tu maksā par to, ka tu ej kā uzņēmums, kā zīmols, kā bizness, tu iegūst kaut kādu redzamību, tu dod saviem darbiniekiem arī kaut kādu pasākumu, kur viņi var iet kopā un piedalīties Praidā. Un kā uzņēmums nopērkot šo dalību Praida gājienā, protams, ka tas varētu nebūt tik milzīgs ieguldījums no uzņēmuma puses, bet tas ir milzīgs iegūms mums, jo tas palīdz mums ar visām tām izmaksām tieši gājienam, jo arī tur, katrs, kas iet, tā grupa, kas iet, viņi jau grib, lai viņiem skan mūzika, piemēram, fonā, tad mēs to varam nodrošināt un tā kā nāciet gājienā ar saviem uzņēmumiem, ar saviem kolektīviem. Jā, un pat tas absolūti tā kā arī par to runājot, pat viens cilvēks, kurš strādā uzņēmumā, kas arī atbalsta Praidu un tā, viņš tā kā, Klaun, bet man prasās vēl vairāk busiņus ar mūziku un tā, ka pat cilvēks, kas ir diezgan ļoti tuvu un iesaistīts, bet ka tiešām neaizdomājies, kas ir pilnīgi normāli. Tiešām neaizdomājies, ko tu tur nepaņem busiņu, kurš mūziku brauc, kas tur ir. Tā, tas tiešām man liekas, pagājušais gads, ka nav jau obligāti busiņš jāņem, var jau arī tos ratiņus ņemt. Ļoti patika mums pagājušā gada risinājumi. Šogad ar turpinam. Ratiņi ir. Es nezinu, kāds mums bija dīls ar tām tumbām. Mēs tās īrējām, un tad kāds viņas sēja pie tiem ratiņiem un noformēja. Kā parasti arī ir ratiņi? Nē, ir tā tādi, arī ir brīnišķīga doma. Pārgājienu ratiņi. Kas ir, kā pateikt? Kurš pārgājienā ņem ratiņus? Ir. Es parādīšu bildīt. Es nebiju vienkārši pagājušajā gadā. Jums ir daudz, kas interesants notika pagājušajā gadā, tieši to gadu, kad es izlaidu visu kaut kas. Un tad kāds, protams, tās tumbas, kas ir izīrētas, mums nav tāda liela daudz jaudīgu tumbu, siena klāt pie tiem ratiem, nodrošina, ka viņas tur nenogāžas izrotā, lai tas arī pēc kaut kā izskatās, un tad visu to ceļu stumji. Tagad gan šogad es varu arī pačukstēt, ka mums būs jauns maršruts, kas nozīmē, ka mēs vairs neiesim pa bruģi. Līdz ar to tie, kas gribēs vilkt ratiņus, viņiem vairs nebūs jāpārvar bruģētas ielas. Super. Tā kā varēs tos ratus vilkt daudz straujāk. Mēs tad arī nonācām pie svarīgas lietas. Mainījies maršruts, mainījusies, kas notiek? Herta mums jau nospoiloja, jā, mums ir jauna, mums ir... Mēs jau, kad sākām runāt par šo Praidu pagājušajā gadā, kad mēs pirms komandā pulcējāmies, bija jau kāds pieminēja par to, ka varbūt vajag pārmaiņas, bet tās pārmaiņas pašas pie mums atnāca. Un varbūt mani tu piesauci. Es biju tā, kas teica, ka es negribu pārmaiņas, man tas vērmans dārs tāds sirdī iekritis, jo es tur esmu 20 gadus gājusi tieši uz turienu Praida rītā, ka es atkal nesajaucu un neaizēju uz turienu. Tā bija tā mana sajūta, jo ka mēs visu laiku runājām par to otru opciju, ko mēs neteiksim skaļi, man visu laiku iekšā bija sajūta, es nezinu, kāpēc nebūs vērmans dārzā. Es esmu Gadalka. Labi, turpini. Tātad Gadalka mums samanifestēja.
Pārtulkosim Man bija tāds, visādam nu, nav gadījumam, vispār- kas ir gadalka. Gadalka ir zilniece. Zilniece, jā. Jo visu laiku es taču spiedu, jo man bija tāds, ka nebūs vērmans. Es nevaru izskaidrot. Ak, Dievs. Labi, piedod, Bet turpini. īstenībā jau bija droši vien laiks pārmaiņām, viss notiek tā kā vajadzēja. Un jā, mēs būsim citā lokācijā, kas ir man šķiet interesanti, jo tas Praida parks varbūt tas mazu atkāpi. Vērmans dārs palika par Praida parku, tāpēc, ka tam bija apkārt žogs. Un tas bija vienkārši kaut kādā laikā. Tas bija drošāk, un to žogu izmantoja lai nav jāceļ nekādas barjeras. Un bija arī gads vismaz viens, kad mēs gājām tikai pa parku iekšieni, un visi protestētāji bija ārā, un tas žogs bija tas, kas viņus aizturēja. Tāpēc tas Praida parks tā kā radās ļoti, varbūt ne tik pozitīvi iemesli dēļ, kāpēc tas bija tieši Vērmans dārzā, bet mēs viņu pēc tam pieņēmām, paņēmām, nosaucām pa savējo un turpinājām arī tur iet, bet tagad mēs būsim tādā daudz atklātākā, atvērtākā un arī varbūt pat redzamākā vietā Esplanādē. Esplanādē. Nu, forši, ne? Kā jūs jūtaties par to, Harta? Kādas tavas, tu redzi vīziju? Tu jūti? Tu to redzot jūti? bildes, es dabūju vīzijā. Bet, zini, kā ir pierasņot, tu jau Vērmans dārzā zini visu, kur būs, kur tu varēsi pieslēgties elektrībai, kur nolikt telti, kur būs backstage, visu tu jau zini. Tagad ir tāds, aizies sestdien redzēsim, kur te mēs tur visu saliksim. Es domāju, ka mēs ātrāk varbūt ātrāk uzzināsim, kur mēs visu saliksim. Bet jā, tu nezini īsti vēl, tāds... Man liekas, latviešiem jau parasti ir šitais, ka tā kā pārmaiņas. Tur jau taču ir viss labi, viss izdomāts, viss forši, un tad ir tāds... Ko lauz to, kas darbojas? Jā, arī te no jauna domā. Bet tīri klausītājiem un skatītājiem tā, lai jūs zinat, tas nebija varbūt. Tas iespējams bija kaut kur dziļi sirdī manifestēts, bet tas vienkārši tā sakrita apstākļi. Ka tās pārmaiņas pašas ienāk mūsu dzīvē. Piespiedu kārtā. Bišķi. Kristīna nepatīk kaut kas. Es domāju par to, cik ļoti piespiedu kārtā, ka it kā mēs gribējām, mēs par to runājām, tad es ļoti gribēju palikt pie vecām pārbaudītām vērtībām, bet tāpat es tagad esmu ļoti priecīga par to, ka mēs esam Esplanādē. Nebūs tā, ka cilvēks sāks pulcēties pie Vērmanas un es patīs, kas jādara. Tāpēc šis ir mūsu darbiņš, ko mēs te darām, tā, ka pulcējamies pie Esplanādes. Es domāju, ka mums noteikti vajadzēs kaut kādus brīvprātīgos ar ļoti lielām zīmēm, kas stāvēs pie Vērmanas dārza, kur notiks kaut kāds cits pasākums, gada tirgus, kur kaut ko tirgosies, un pie vārtiem stāvēs ar zīmi jums uz turieni 200 metru, 100 metrus, nezinu cik tur. Ļoti tuvu. Tas ir ļoti tuvu, un varbūt arī varēs redzēt arī to Praida pūli, kas pulcējas tur bišķiņ tālāk. Jā, mēs varam apvienoties. Un tad ies no Esplanādes, kāds ir tas? Kāds grib pastāstīt? Tu gribi pastāstīt? Jūs gribat pastāstīt? Kurš grib pastāstīt maršrutu? Čikājamies. Jūs nevarat visas nevar nocēst. Anas Cīlē pastāst, jo viņi zīmēja to maršrutu uz kartes, es redzēju. Protams, māksliniecei galvenai, tad jau jāprezentē savus darbus. Bet mēs pulcējamies blakus Esplanādei. Uz tā trotuāra, kas ir Skalpka bulvāra pusi. Tur mēs pulcējamies, un tad mēs sākam gājienu pa Valdemāra ielu, kas ir pie Mākslas akadēmijas. Pa Valdemāra ielu mēs ejam līdz Stabu ielai, iegriežamies Stabu ielā, ejam līdz Brīvības ielai, un pa Brīvības ielu ejam līdz Esplanādei. Atkal ar skatu uz Mildu pa Brīvības ielu. Garums, starp citu, paliek tas pats ap 2,5 kilometriem, ja es tagad Bišķiņ garāks, bišķiņ kā pagājuši. Čut. Jā, un kas varbūt arī ir tāda svarīga detaļa, ka... Tā Harta tad ir 3 reizes var apēst. Jā. Es domāju, ka mēs arī šogad dabūsim skriet turp šurpu, bet cerams, ka viss uzvadīsies labi un viss būs kārtībā. Manifestējam arī to, un es tikko aizmirsu, ko es gribēju teikt. Brīnišķīgi. Nekas? Acīm redzot nebija svarīgi. Kaut kas par to, ka mēs nokļūstam beigās Esplanādē, un tur mēs gan pulcējamies, gan arī tradicionāli, gan tur, kur mēs pulcējamies, tur mēs arī atgriežamies, un tur notiek tas noslēguma pasākums. Jā, es gribēju, tas man atgādināja, paldies, tas, ko es gribēju pateikt, ka varbūt aicinājums, jo tas bruģis tomēr bišķiņ jauca gaisu, arī tīri no pieejamības jautājuma, tā ka arī visi, kas varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav varējuši vai nav gribējuši piedalīties līdz šim, tad vienkārši informācijai, ka šeit visas gājiena daļas būs izejamas un izbraucamas. Forši.
Ar pārgājienu ratiņiem un tumbām Kā iekšā. viss iet uz augšu. Jā, viss iet uz augšu. Nu, forši, skaidrs, ir kaut kādas pārmaiņas. Tas noteikti arī iedos kaut kādu mazliet citādu sajūtu. Jo es katru reizi, kad es domāju par Praidu, arī tagad un domāju par to koncertu, es domāju par to konkrēto skatuvi. Un es saprotu, ka bišķi jāslauž smadzenes. Jā, un jādara citādi. Varbūt kāds pamanīja, ka mums tā skatu bija pavisam cita arī pagājušajā gadā, tāpēc... Hertēt kaut čuriks tur. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Mums jau pagājušajā bija nedaudz izmaiņas, jo mēs parasti bijām Vērmas dārza augšā tajā koka mājiņa, koka skatu, kur bija. Mēs pagājušajā gadā nokāpām lejā. Pie tautas. Pie tautas. Var par tiem mākoņiem dzīvoties. Tā kā mums jau nedaudz, tad jau bija pārmaiņas. Tā kā tagad bišķi lokācijas Pastāvēs bišķi. tas, kas mainīsies, ja? Tā tur teica. Gan jau. Gan jau. Gan jau. Nu, lieliski. Kas ir jūsu pasākumi, uz kuriem jūs toči neiesiet? Jo visu programmu es negribu spoilot, bet tas ir mans ieteikums, jo lai iet uz rigapride.lv slīpsvītra programma, nu, tur viss būs atrodams. Bet kas ir tie pasākumi, uz kuriem jūs toči neiesiet? Bet es jums varu iedot arī grafiku. Es varu tikai pateikt, uz kuriem es gribētu iet. Es nevaru pateikt, uz kuriem es iešu, jo dzīve rādīs. Es varu nolasīt visu, ne? Ātri. Nē, nevajag. Nevajag. Šis viss ir mūsu Bet man liekas, rokās. tas daudz kas ļoti svarīgs, ne? Nu, labi, lasi. Nu, es piemēram, neietu. Es neietu, neskatītos kaut kādā mājaslapā. Bet jūs droši ejiet. Domāju, Nu, ka es neietu. Es neietu uz šiem pasākumiem. Es neietu ne uz vienu, jā. Nu, nē, mēs varam ātri kur kaut kur iziet ārā. Kur ir. Bet 1. jūnijā tātad Rīga Pride trijos atklāšana. Terasē. Var nākt cilvēki? To, ko es tur ar pildspalvu pierakstīt, to nevajag lasīt. Nu, kā kāds terasē? Jā. Nu, jā, lai cilvēki zina, ka nav jāiet iekšā. Tātad atgriežamies bišķi patinam atpakaļ Kaņepes kultūras Te visāds centra rupeklības Praida namā. Jā, Praida namā. Uzmanīgi lasījāt tos pierakstus. Nu jā, Praida nams, bet tas ir Kaņepes kultūras centrs. Ja es cilvēkam pasaku Praida namā, ko es daru nepareizi? Nē, viss pareizi. Tajā pašā dienā, 7. vakarā, improvizācijas teātris 2. Jādodas uz aula.lv un jāpērk biļete. Šeit gan ir jāpērk biļete, jo arī izrādē ir kādi izdevumi, bet jūs absolūti visi peļņa. Es neko kabatā nebāzīšu. Ānete arī nē, visi peļņa dodas Praidam. Paldies! Nav par ko. Ar ko būs izrāde? Izrāde būs kopā ar skapju māti Ievu Mits, kas ir brīnišķīga personība, un mēs ar viņu improvizēsim, kā vienmēr. Mēs ņemam viesus, un tad viņi vienkārši no zila gaisa ar mums kopā improvizē. Tā kā noteikti būs interesanti, jā. Tā ir tabakas fabrikā būs vai kur? Nē, kā sunī. Labi. Paldies. Kur es redzu jau labi, varbūt. Bet paskat, kas tik mums ir kaut kāds šaha klubs. Jā? Jā. Superīgi. Kaņepē ir iesākusies jauna tradīcija, ka viņi spēlē šahu, un viena no tām reizēm būs arī Praida laikā. Tie šahisti no Vērmanas dārza nāk mums līdzi, un tagad viņi Iespējams, būs Kaņepē. Bet izcili. Kur kvīra muzejs, jā, būs atklāšana. Jā, muzejam. šogad arī būs kvīra muzejs. Jā, ko tur varēs redzēt? Tur būs kaut kādi derīgie izrakteņi? Derīgie izrakteņi. Nu, ja mēs kvīru kopienu varam saukt par derīgiem izrakteņiem. Garins Jā, nē, es domāju, ka Praida komanda noteikti. Praida komanda noteikti tur varēs atrast. Nē, tur būs gan lielākoties vietējo kvīru kopienas mākslinieku darbi. Būs arī tie, ko veido Active Rainbow komandas cilvēki. Nu, viss kaut kas tur būs. Un šī gada tēma tieši kvīru muzejā ir, kas stāsta tavu stāstu. Tīri tā. Jā. Intrigai. Mistērija. Labi, tad tas būs jāiet. Kur skatos tajā pašā dienā, tātad 3. jūnijā, mums mācīs par seksa rotaļlietām. Brīnišķīgi, ja kāds kaut ko nezina. Domāju, ka mēs visi varam vēl kaut ko jaunu iemācīties. Dzējas lasījumi. Kādi īpaši dzējnieki vai paši nāks savējos? Kopienas. Jā. DJ akadēmija. Varēs iemācīties būt par DJu. Jā. Šajā gadījumā DJ akadēmija tā ir tā, kas notiek Kaņepē, un tas ir pasākums, kas notiek pavisam vakarā, un DJ akadēmijas studenti spēlēs balli. Forši. 4. jūnijā viss ceļas un veļas, un tad ir Diversity un Inclusion Forum Potoniskajā dārzā. To, laikam, tur nevienu neaicina, vai ne? Tas, man liekas, ir privātais. Pilnīgi visi ir aicināti, bet tur gan tas ir tāds biznesa fórums, tāpēc tur jāpiesakās iepriekš. Jābūt kaut kādā biznesā. Jā, biznesa bikses.
jāvelk ir īstas bikses cietās, jā. Un cietās kurpes. Ļoti labi, biznesa bikses, biznesa kurpes. Nu, pareizi, un tad var nākt, jā. Būs snaki. Snaki būs, jā, bet tagad tu nospoiloji pārtību bomžiem. Nē, ja jūs nenāciet. Ļoti labi. Mazi sīkumi lielai baudē. Arī kaut kas tāds erotisks. Jā, man ļoti patīk praida tēja, praida namā, jeb KKC. Par kas tur būs? Kaut kas līdzīgs. Mēs tur būsim. Bet tiem, kas šo noklausīsies, lūdzu nāciet arī uz Kaņepi. Ja mēs būsim daudz plašākā lokā. Ja viss ies labi, tad mēs būsim visi. Un ja visi piekritīs. Un tad mēs stāstīsim par tādiem piedzīvojumiem, kas rodas procesā, organizējot praidu, un viss ir tā bez filtra, un Herta grib kaut ko piekodinot. Tā kā kauns un var izmest no komandas ļoti labi. Jā, un varēs arī mums jautāt visu kaut kādus jautājumus. Man liekas, tas mums aptuveni būs tā, ko rīko Strītska vilā, bet Splendid Palace ir tas fuck up nights. Jā. Izgāšanās stāsti. Tas būs kaut kas uz to pusi, man liekas, mums. Jā. Maganā paši saglabāšanās instinkts tāds varbūt kaut kāds palicis un visas traumatiskās pieredzes aizmirst, bet es padomāšu, jā. Mēs jau atgādināsim. Paldies! Tādēļ ir kaut kāds pasākums, ko sauc uguns. Ko tas nozīmē? Tas ir Kaņepes pasākums, arī muzikāls pasākums. Okay. Tad tur būs uguni pielaidīs kādam ļoti labi. 5. jūnijas. Sieviešu stand-ups. Es domāju, ka nevienam vairs nav jautājums, kas tāds ir. Ļoti labi. Arī Praida namā. Tur gan būs biļetes, bet biļešu ienākumi arī tiks ziedoti Praidam. Jā, paldies. Tā vajadzētu. Jā, kas ir Jaga Gathering Party? Jagam ir festivāls, kas notiek Lietuvā, un tad viņi brauc ciemos pie mums, un viņi ļoti gribēja būt daļa arī no tā, kas notiek Rīgas Praida ietvaros. Būs 9, būs performance ārā, kad būs noslēdzies sieviešu stand-ups, un pēc tam būs arī ballīte. Jā. Super. 7.30 History of Violence, jeb vardarbības vēsture Nacionālā teātrī. 5. un 6. jūnijā Nacionālajā teātrī viesojas Berlīnas teātris, un History of Violence ir stāsts, kas ir balstīts uz grāmatas ar tieši tādu pašu nosaukumu, un tas ir stāsts par vardarbīgām homoseksuālām attiecībām. Bet man šķiet, ja ne pirmā reize, tad pirmā reize, kad pamanīju, ka kaut kas tāds notiek Nacionālajā teātrī. Es redzēju vakar lielu plakātu. Jā. Tātad, tajā pašā dienā tālāk, mēs jau raitāk, Britu popu, kas tas ir? Tusiņš skapī. Ar Britu popu. Viss ir pašsaprotami. Ar Vencesku un Devinu Lorraine, man liekas. Ideāli. Arī piekodinājums ir tāds, ka skapis parasti ver durvis vaļā 5, bet šie pasākumi pārsvarā ir no 11. 6. Praida namā ir Sticker Together, kas tā ir uzlīmes taisīšana. Tieši tā. 6. jūnijas, kas mums te notiek, jau ir 3, ir vasaras auggriežu ielīgošana ar kvīru folkloras kopu Priedājs. Izcili, man liekas, pašaprotami, viss skaidrs, jāiet 3 uz Kaņepi, jeb Praidanamu. Tālāk mums ir uzreiz Praidanama viesistabā The Fluff Factor. Kas tas ir? Tas ir tāds, tur būs bišķiņ jāpalasās arī tajā mājaslapā, bet tas ir pasākums tiem cilvēkiem, kam interesē furija, vai kas varbūt ir paša daļa no tās kopienas. Ok. Tālāk 5 ir skapī, ir kvīris kā prieka stāsti, kas ir, man liekas, saprotams, Neons organizē. Tad mums tālāk ir 7.30 Praidras Borkas, kur piedalās arī Anastasija, kur piedalos es, kur mēs apbalvosim. Kur mēs abas piedalāmies. Kur mēs abas piedalāmies. Paldies. Kāds vēl piedalīsies tur vai tikai jūs? Piedalīsies, jā, būs Kristiāna Grāmatiņa, būs Venčeska, būs Lotanna. Tad mums piedalās Mailo Mēnesis, mums piedalās, es teicu jau Kristīna Grāmatiņa, man bail kādu aizmirst, tūlītās man ļoti bail kādu aizmirst. Piedalās Barbara Dzelme, jā, un piedalās, es tagad, tu man tā paprasīji, ja es kādu aizmirst, lūdzu piedodiet, es ceru, ka viņi nedzirdēs šo. Meklējuma programmā. Jā, meklējuma programmā. Ļoti labi, tālāk mums ir vēl viena teātra izrāda arī 7.30, paralēli ir vēl viena Nacionālā teātrī, tāpat izrāda vēl viens, kā teikt, vēl viens
Vēl viena izrāde. Jā, un tad būs No Man's Land, Kaņepes kultūras, šis būs vēl 2 stundas. No Man's Land, Kaņepes kultūras centrā, Pride namā. Un Pride tverkauts 10. varēs iemācīties skapī tverkot. No Man's Land arī būs ballīte, kur ir tikai sieviešu line-ups. Ļoti labi, tikai sieviešu. Ko ladīs vīrieši arī? Un... Nu, tas droši vien jāpaprasa viņiem, bet tie DJ, kas spēlēs, būs tikai sievietes. Izcili. Un 7. ir 3 kaut kāds ļoti interesants nosaukums, neko nesaprotu. Jā, tu pasties varbūt. Tie ir mūsu draugi 3D Friends, kam ir tāds upcycling, man šķiet, pasākums, Cyanotype event. Es pati neesmu pagooglējis šo. Jūs sakiet, ja mums nav jāiet visā programmā, bet jau iesāku. Nu jau jāpabeidz. Ļoti labi. Tālāk mums ir 3 Pride namā. Vīru pieredzes pieaugušo cilvēku industrijā, jeb laikam, kā teikt, tā to sauc. Pieaugušo cilvēku industrijā. Jā, ļoti labi. Tad 5 ir Sound Days, arī kaut kāds laikam mūzikas pasākums, jā. Tieši tā. Pride namā. Un 12. starp citu ir Rīgas kvīru tūre. Laimas pulksnī sāks 12. Tu vedīsi? Nē, man būs citi darbi. Šī tūre būs latviešu valodā. Cita tūre būs nākošajā nedēļā arī angļu valodā. Jā, bet es skatos, kur mākslinieku un amatnieku tirdziņš arī bija iepriekšējā dienā Azu Market Talencijas kvartālā un 6 biedru roller disko paraugu tipogrāfu. Jā, jo man tā izprintējās. Jā, es sapratu. Ļoti labi. Un tad sāks jauna nedēļa. 8. jūnijā ārā notiek Fandom kultūras viktorīna. Tā tad, Pride namā. Jā, tev viss jau izbisīja? Nē, es vienkārši nebiju gaidījis, ka mans pierakstis kāds lasīs, bet tur mēs esam. Bet tur nekas nav tāds. Nē, par to vēl. Vai ārā, vai iekšā. Bet kas tur ir? Pride ārā. Ja tu tur būtu sazīmējis kaut ko uzrakstījis, tur fuj, man šis riebis, tad es nelasītu. Tad tur nav tā. To es jau nelasu, kāds tev viedoklis par šiem pasākumiem. Praidījums ar Viesturu Klembergu. Mūsu mērs kino KKC iekšā zālē piekrita. Mums būs praidījuma dzīvais ieraksts. 7 vai 6:30, mēs vēl nezinām. Un tad 7 paralēli ir seksīs tēla lekcija par kinkiem. Tā doma, ja. Nākamajā dienā, 9. jūnijā. Hartei bija komentārs? Jā. Dzīvais ieraksts ar autoriju vai bez autorijas? Ar auditoriju jānāk obligāti. Varēs uzdot savus jautājumus mēram. Ne visus, bet dažus. Mēs atlasīsim, uzdodiet visus. Mēs vienkārši atlasīsim, kurus mums uzdod jautājumus. Kas ir? Jūs cenzēsiet jautājumus. Tu palīdzēsi? Nē, ja tur rakstīts kaut kas tāds, kas ir godu un cieņu aizskarošs. Nē. Jā. Bet tu nāksi, tad cenzēt. Bez cenzūras ir drusku cits žanrs to. Jā, bet 9. jūnijā 6 ir Pride politiskais pasākums par vēlēšanām. Jā, Pride namā. Ko tas nozīmē? Vēlēšanas tuvojas, tas nozīmē, un jāpalīdz arī novērtēt visus kandidātus un visas politiskās partijas, kas pieteikušās, un sarakstus, un jābūt iespēja uzdot viņiem jautājumus. Jā, izcili. 7. uzreiz pēc tam, vēl kamēr paralēli notiks seksīs tēla lekcija par seksuālo veselību, arī ļoti svarīgi. Un 10. jūnijā ir 6:45 melomaniaki skapī. Tas jau ir izpārdot, diemžēl. Bet nākošajā dienā ir vēl viena maniaki skapī. Par tiem maniakiem mēs vēlamies letiņu. Bet tie ir arī melomaniaki. Bet tas ir kaut kāds cits maniaki. Nē, tas ir papildus. Ļoti labi. Papildus, tā teikt. Ok, 7:30 Openly Queer Mic, kur kā ierasts var nākt pieteikties un stāstīt savus stāstus un dziedāt. Ja? Un darīt kaut ko citu. Es tev nelasu vairāk tavus pierakstus. Ko tu pārdzīvo? 10. ir DJ akadēmija. Jā. Mums vēl 2 dienas palikušas. 11. ir pašmasāžas nodarbība. Tātad iemācīs, kā tad darīt visu pašam. 6:30. Ceru, ka Pride komanda tur būs. Jā. 6:30. Kas baidās no dženderiem? Tā tad neliela diskusija, es pieņemu, vai... Tā būs liela diskusija, kas baidās no dženderiem. Jā. Tad 6:45 melomaniaki, nākamā kārta, tā teikt. Un tad 8 brauks 3 komiķi no Berlīnes un stāstīs angļu valodā stand-upu.
nāks būs, brauks no Berlīnas, vai ne? A very special Berlin takeover arī Praida namā. Un 10. Praida karaoke. Izcili te viss paši, protams. Un tad pēdējais 12. Jūnijas 3. arī Rīgas kvīru tūre. Angļu valodā šoreiz, jā. Tad tālāk ir plakātu darbnīca. Ja nu gribas iet ar plakātu Praida gājienā, tad te varēs to uztaisīt. Amber to Remember Kiki Function. Tas ir Latvijas Ballroom Scene pasākums. Jā, un tas ir 5 skapī. Un tad mums ir 6:30 attiecību anarhijas pasākums, kur par to tiks runāts un stāstīts Kaņepes kultūras centrā. Un tad 10. ir Disundī. Kaņepes kultūras centrā. Kas ir Disundī? Pasākumu nosaukums. Labi, sapratu. Un tad 13. lieliski ir Praida gājiens. Viss. Nē. Pēc gājiena ir pasākums. Nu jā, pēc tas jau nevienu vairs ne. Labi, es jokoju. 5. Pēc gājiena vēl ir kaut kādi vakarā vismaz 4 pasākumi. Joy as Resistance skapī un 11. Klikklaks. Tas ir tas, kas ir pierakstīts šeit. Tur bija vēl viena lapa. Vēl viena lapa. Varbūt nevajag vairāk. Nu iepriekšējā dienā vēl kaut kas bija. Kuģītis, ir Kinky Rave, kvīru kora pasākums Tallinas ielas kvartālā. Tas ir 12. Tā kā, tiešām dodieties uz mājaslapu un izlasiet visu paši. Bet tas bija vienkārši tāds skaists priekšlasījums. Tas bija ļoti piesātināti, paldies. Jā, bišķi pa daudz bija. Nē, ļoti daudz pasākumu. Vairāk kā 50 pasākumu kopā es šodien dzirdēju. Tikko no manas mutes. 51. Jā, es vēl mazliet pārdzīvoju, ka manas pierakstus izlasīja tā kā no A līdz Z. Kurā brīdī? Es pierakstu, tur ir rakstīts. Es jums pateikšu, kas tur rakstīts. Terase, 2. stāvs. Terase, viesistaba. Nu, kas tur tāds ir? Nē, viss labi. Tas ir kaut kādas citas lokācijas, kur tu kaut ko citu darīsi? Vai kāpēc? Šis tiešām ir ieskats Praida tējā. Jā, varbūt mums ir jāsāk mazliet ievelk kaut kādas robežas šajā sarunā. Kādas robežas? Paga. Mēs tikko sākām. 56 minūtes. Neviens mūs nevar ierobežot. Jā, taisnība. Man liekas, mēs tagad izgājām ātri, tagad mēs tā padziļināt varam to programmu paskatīties. Nopietni? Jā. Ko tu tieši tu vēl gribēji tur padziļināt, skatīties? Nu, vismaz pa vienam pasākumam, katram mīļāko, rekomendētāko pasākumu. Labi. Jūs sāciet. Es sākšu, par tur, kur es vai rīkoju, vai piedalos, tos es varbūt noreklamēšu, tad improvizācijas teātris 2, lūdzu, 1. jūnijā nāciet, lūdzu, pēc biļetes, būs tiešām forši. Tad Praideras Borkas arī, manuprāt, būs tāds asprātīgs un jautrs pasākums, un arī berlīniešu stand-ups arī būs rēcīgi. Un tad, protams, uz Praidījuma dzīvo ierakstu ar mēru dzīvu arī. Dzīvu mēru. Paldies par šo piebildi. Es jau sapratu, cik jocīgi izklausās dzīvēs ieraksts. Tā kā būtu arī mirušais. Jā. Herda? Jā. Nē, Linga, es pateicu to, ko es gribēju teikt. Jo man ir Borkas ir viena no mīļākajām daļām vienmēr. Tas ir ļoti smieklīgs vienmēr pasākums. Berlīnieši arī man visu laiku. Es pagājušajā gadā neatceros. Es varbūt nebiju, es pieļauju. Pagājušajā gadā nebija. Tāpēc es neatceros. Bet jā, tas ir do 2, ja sanāks. Jā. Bet jā, gan jau 13. balītes skapī pēc tam ar visiem māksliniekiem. Tas arī varētu būt ļoti iespaidīgi. Kristīna? Es gribētu, varbūt ne tieši uz pasākumiem, bet aicināt nākt arī uz Praidenām un pavadīt laiku Kaņepes kultūras centrā katru dienu, un tad tur var redzēt visu to un sajust visu to atmosfēru Praida un satikt Praida komandu un brīvprātīgos. Tas vienmēr ir ļoti vērtīgi, bet, protams, tas 13. sestdiena un noslēguma pasākums pēc gājiena. Man liekas, būs ļoti interesants. Mēs varbūt varam nospoilot drusku, kas mums piedalīsies. Koncertā? Jā. Jā, mums būs noteikti kvīru koris. Būs kvīru folkloras kopa uzstāsies, tad būs lieliski mākslinieki, drāgmākslinieki kā Akima un arī Mailo Mēnesis. Viņiem ir citi
varbūt draga vārdi tos vēlāk, bet būs arī mūziķi. Būs arī mūziķi. Mūziķi ir Niklās, tāds jauns salīdzinoši nesen sācis mūziķis, kurš piedalījies gan X-faktorā, gan koru karos un viss kaut kur. Ļoti labs. Un tad mums būs repere Viņa. Repere Viņa ir piekritusi un apstiprinājusi savu dalību. Emīlija Bērziņa, jeb Emīlija. Un vēl viens mākslinieks mums ir, protams, Elīze Leksdiņa, kura speciāli brauks no Londonas uz Latviju. Jā. Man liekas, brīnišķīgi šo es gribētu visiem ieteikt, jo tas ir kaut kas, ko mēs esam salikuši kā mūsu Pride komanda, brīvprātīgo komanda, kas ir sanākusi kopā un uztaisījuši šo koncertu bez jebkādiem visi mākslinieki uzstājas bez maksas. Tas ir, man liekas, superīgs kopienas pasākums. Jā, un tas jau arī no viss. Zikā, iepriekš mums citus gadus bija tā, ka bija no 3 līdz 6 koncerts. Tagad mēs 5 koncerts ar runām beidzis, un tad veselu stundu ir DJs. Un DJ mums būs šogad DJ Venu. Mums nomainies, bet būs arī liels, ka varēs palikt un balēties un dejot. Jā. Burvīgi. Kas tev pasākumē? Ko tu gaidi visvairāk? Izņemot beigas. To, kas notiek terasē, virtuvē, viesistumā. Visur. Nē, es domāju, ka jebkurš pasākums ir tā vērts, lai uz viņu atnāktu. Es piekrītu arī jums visām par to, ka gan par kaut kādiem konkrētiem pasākumiem, gan vienkārši par to, ka nākt un būt kopā un būt kopienā un pavadīt laiku. Man atkal gribētos izcelt, protams, arī Active Rainbow pasākums, kas ir gan queer muzejs, kur vēl vis kaut kas nāks klāt, gan nopelnīja Queer Mike, bet visvairāk man gribētos cilvēkus aicināt nākt gājienā. Jo laiki ir visādi un vajag bišķi papriecāties. Jā, nevar atslābt. Nevar atslābt. Priekos un bādās. Nevar atslābt tā kā priecāties. Nu jā. Jā. Nu nevar arī atslābt, izmantot tās savas demokrātiskās tiesības, kuras mums ir, kamēr mums viņas ir. Vajag izlapušie. Nu forši. Nu kaut kā tā. Jā. Par pārējo nāciet uz Pride Tēju un citiem pasākumiem. Un ja jūs gribat būt daļa no visa šī, Nāciet, jā. Forši. Atvedaties no savām nedēļas nogalēm un saviem brīviem vakariem un nāciet Pride komandā. Nu jā, bet katru pašaut vaļā, ja ne Pride laikā. Tā kā paldies jums, liels, ka jūs parunājāt ar mums. Paldies par šo laiku. Paldies. Es vienīgā, man nesaprotu kaut kādu joku. Bet labi. Tiem, kas klausījās, paldies arī jūs, ka jūs klausījāties. Cerams, ka jūs arī skatījāties. Un jā, šis podkāsts predījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, liels. Paldies un čau! Čau! Tiekamies Praidā!